Vēlos pieteikt Ivaru Magazēni, daudzpusīga persona, tulkotājs, gids, mākslas eksperts, dzejnieks, valodnieks. Un mēs pirmo reizi ar Ivaru, mēs kā astronomijas sabiedrība iepazināmies pagājušā gadā augustā Andrupenē, ērgļu semināru laikā. Tur bija tāda prezentācija saistībā ar mēnesi, mākslā, dzejā un literatūrā. Un es saskatīju iespēju, ka arī plašākam lokam noteikti būtu interese šo uzklausīt. Un tad man bija nedaudz jāpiepūlās, lai pārliecinātu Ivaru, ka ir vērts šo materiālu vēlreiz stāstīt. Arī mazliet jau varbūt ar tādu tā kā nobriedušu skatienu, jo divreiz atgriežoties pie tās tēmas jau ir gan jauni viedokļi, gan varbūt arī kas cits mainījies. Tā kā laipni aicināti, un šoreiz mēs skatīsimies uz mēnesi tieši no tāda tā kā kultūras aspektu viedokļa. Un paralēli lekcijai es arī palaidīšu čatā aptauju, kuru jūs varēsiet aizpildīt. Tur 4 nelieli jautājumi. Tad mēs pēc tam arī pēc šīs lekcijas apkoposim arī tieši pa mēnesi tēmu. Tā, lūdzu, Ivar, tad sākumā uzliec prezentāciju uz ekrānu un tad oficiāli dosim startu. Jā, paldies par priekšstādīšanu, dzirdu visu mani, jā. Un tiešām te daudz, kas arī paldies Mārtiņam jāsaka, viņš liek skatīties uz lietām savādāk. Un vienkārši līdz ar to tad radās šī iespēja. Paldies arī pārējiem, kas pieslēdzās, mēģinās tūlīt pievienot prezentāciju. Un tad sākt, jā, tūlīt. Windows. Tā ir, jā. Ir redzama, jā. Un esmu dzirdams bez no kādiem blakus efektiem. Līdz ko būs kaut kāds aizķeršanās, es nekautrēšos un došu ziņu ar balsi. Jā, mēnesis mākslā, literatūrā un dzejā, pēc tam es tikai sapratu, cik tā ir neaptverama tēma. Īstenībā tā provokatīva Mārtiņš labā nozīmē to ieveda, jo pateicoties viņam sekoju arī zvaigžņotājiem debesīm, respektīvi jūsu kvartāla ceturkšņa izdevumam. Un jāsaka godīgi, šī tēma, esot lauka cilvēkam un redzot tās zvaigznes, protams, ziemas naktīs un arī vērojot mēnesi lielo disku, protams, tik dziļi jautājumi tie neradās, bet kā tas ir zvaigžņotās debesīs, lai gan Mārtiņš to uzskata par populāru zinātnisku izdevumu, bet jebkurā gadījumā šī te interese kopā salikās un faktiski, lūk, izveidojās arī šis, nesauksim to par pētījumu, tātad tēma ir neaptverama, bet vēlāk paskaidrošu, kāpēc tā likās interesanti un kāpēc tieši šie rakursi ir paņemti. Jā, šis te mēs pieskarsimies arī Renē Magritam, šim te slavenajam seriālistam, beļģu, franču, kā gribam tā sakām, un šīs te viņa glezna arī mums tā kā tāds simbols, līdzīgi arī kā paša Magrita daļrada, it kā reāla ainava, provocējot skatītāju atšķirībā no Dalī, kur viņam ir savi tēli, Magritam viss ir it kā reāls līdz zināmai robežai, līdzīgi arī ar zvaigznēm. It kā pirmā brīdī, ieraugi polāru zvaigzni, lielo mazo lāci, un tad sāk samulst, kas tas viss ir apkārt. Pabeidzot šo ievadu, gribu pateikt, ka, protams, man kā nespeciālisti interesē vairāk šī te Zemes orbīta un šis te vismaz kaut cik prātām aptveramais attālums starp mēnesi un Zemi, bet tie 100 000, bet ne miljonus kilometru, tāpēc šī te tēma arī ieinteresēja, un es piekritu. Lūk, kopumā arī mēs redzam, lūk, šo te arī latviešu zīmi par mēnesi un, protams, latviešu folklora
latviešu folklora ir arī saistīta, un tas būs nedaudz tālāk, bet pirmais iespējas par mēnesi bija, jā, ļoti interesanta grāmata Nezenītes uz mēnesi. Faktiski latviskā versija ilgi man bija grāmata plauktā, tagad kaut kam ir uzdāvināta. Un faktiski šī grāmata simboliski arī lūk, parāda to tādu izziņas pakāpi. Faktiski, kā saka recenzenti, Nezenītes uz mēnesi, protams, arī Saules pilsētā un citas Nikolai Nosova grāmatas faktiski padomju laikā tas bija kaut kas fantastisks. Mēs tur akcijas lasām par akcijām, lasām par kapitālistiem, par Skopumfildu, par pārējiem varoņiem. Nu, protams, tur tas viss tur notiek tālu no mēnesis uz iekrītot iekšā un tālāk uz mēnesi centru virzoties, bet viss tas bija ļoti interesanti, kas sekmēja tālāko interesi pēc tam. Jā, lūk, šī uzbūvētā raķete un tālāk viss tas, kas saistās ar šo ceļojumu. Jā, to, ko es teicu, nauda, bagātnieki, policija, ieroči, bet, mēnesis valdzinājums jau ir 1000 gadu vecs un faktiski visi pa viņu pazīst, tāpat kā zvaigžņotās debesis, jā. Un, lūk, šīs mēnesis īpašības, respektīvi izdala gaismu, kas nenāk no viņa paša, to mēs tagad zinām. Sākumā, protams, tā nelikās, maina izmēru, vizuāli krāsu un formu, var samazināt okeānus, tas jau vēlāk radīt paisumus, bēgumus, un arī, protams, šie slavenie plankumi. Šie slavenie plankumi, sieviete ar neišiem, suns, kurš tur rej uz tiem un dusmojas un tā tālāk. Tā kā visa šī ideja un interese ap mēnesi arī ir fascinējusi, iedvesmojusi arī, lūk, latviešu kultūras darbiniekus. Lūk, Aspazija kopā ar Emīlu Dārziņu. Tātad Emīla Dārziņa mūziku un jaukto kora dziesmu. Tātad nesen mums bija dziesmu svētki nosacīti, ja? Pavisam nesen, un lūk arī 5. vispārējo latviešu dziedāšanas svētku koncertā. Lūk, tā kā tas jums asociācijām, līdzīgi arī kā vadot ekskursijas, es vienmēr saku, informācija ir tā, lai rosinātu jūsu iztēli paskatīties uz lietām savādāk un visu pārējo, kas apkārt mums. Jā, Vilis Plūdons, bez šaubām, bez atraitnes dēla un viss pārējā, Zaķīša Pirtiņa. Īstenībā jau neko daudz viņš te nepasaka par to mēnesi, bet, čigāniņš, ja, čigāns. Jā, ne Romi, bet čigāns galu galā kultūra vēsture jau mums ir tāpēc, lai mēs tur pētītu ne tikai mēnesi, bet arī savas, teiksim, kultūra zīmes. Jā, vecākais līdz šim pazīstamais debesu attēlojums, jā, debesu disks no Nebras Vācijā. Nebra, skan it kā nevāciski, bet faktiski arī mēnesis un saule bija agrīno reliģiju galvenie elementi un praktiski attiecīgi cilvēki, kā jau es teicu, to visu, abus divus šīs svarīgos elementus varēja redzēt, kad skatījās debesīs. Līdzīgi arī kā latviešu nosacīta arī tradīcijā teikās, un mēs nedaudz pieskarsimies, vai brālis un māsa, vai strīdošs laulātais pāris. Tātad Selēna, grieķu dieviete, jā, Luna, skan it kā austrumnieciski, jā, bet tie ir mūsu jau kultūra pat ne svešvārdi, jā, kultūra mantojama vārdi. Tātad Lunas dies, jā, kā montāk pirmdiena, jā, montāk mēnesis diena, mond un tāk. Attiecīgi arī pirmdienas nosaukums. Jā, bārenīt pūrus šuva mēnesī raudādama. Kādi raksti mēnesī, tādi raksti pūriņā. Jā, lūk, debesu spiedeklis, kas tomēr pieņem savā aizgādībā likteņu pabērnus, dod gaismu meitai, jaunavai, jā, kas naktī darina pūru,
Un, lūk, kurai bargie radi vai pamāte neļaut dedzināt sveces vai skalus. Šī tēma likās arī fascinējoša, arī mēnesis zīme. Jā, nedaudz. Tur var modelēt un meditēt, lūk, no oficiālā izdevumā, jā. Tā kā man ir interese arī par mūsu šo austrumu literāro variantu, tad es, protams, skatos arī latgaliski, kas ir arī drusciņi bijis un ir tavu pūrā, jā. Un šie cipari, tie ir oriģinālie no vākuma. Aizazara divmi kjūp, kas tos divmus kjūpinoja. Raudiveita piertik jūra, saulismeita pārtūs goja. Saulismeita pārtūs goja ar visom jumprovom. Mienesnīgs goru meta svīda zobukos stovādams. Lūk, tas pats arī mūsu latviešu otrajā literārajā valodā, valsts valodā. Mēnesis ņēma saules meitu pērkons jāievedībās, visi dievi brīnījās, kur viņš tādu zirgu ņēmis. Protams, Rīgā visu var nopirkt, jā, Vāczemē kaldināja, tā kā arī par mēnesi viss tas, kas mūsu pūrā. Jā, šeit arī daži rakursiņi. Saule mēnestiņ, ko tie jūsu kalpi dara? Zīda pļavas nenopļautas, zelta kalni neecēti. Slinkuma maisi, iemīlējušies viens otrā vai arī strīdās, protams, ka daudz kas nav izdarīts. Attiecīgi, saule savus kolpus kova ar ierkšķiežu ērkšķu, žagareņi. Salta kolni nācāti, šolka pļavas neizpļautas. Tātad darba tikums mēnesim, teiksim, darbojoties citās sfērās, nav tas augstākā līmeņa, bet tas ir tikai viens no variantiem. Kā jau es minēju, teikās skaidru mēnesis plankumi, tādā skaitā latviešu teikās, tiesot par kādu pārkāpumu augšu uzrauti cilvēki, kā minēju, meita ar neišiem vai vecītis un puika, ko mēnesis uzrāvis par mēdīšanos. Tāpat ticējumos teikts, ka mēnesim nedrīkst rādīt mēli, vēl viens kultūra rakurs pliku pakaļ, ja, jo tas rādītāji uzraunot pie sevis, tā kā būsim uzmanīgi. Jā, mēnesis zīme ornamentā, jā, mēnesis iemieso vīrišķo, nevis sievišķo spēku, atšķirībā no daudzām citām tautām. Tātad, un ir arī, lai arī atsevišķās tautas dziesmās ir arī, sieviešu dzimtē nosaukums. Latgalē ir tas nosaukums ļoti izplatīts izloksnēs, un arī latgaliešu literārajā normā mienesnēca, šeit latviski kods, jā, vai mieneseita, mienesteņa, nepārāk, jā, cirtēts, bet latviski noteikti ir kultūra tālāk rakursos tautas dziesmās no nelatgales, teiksim tā, ir sastopams, tātad atkal saules meitu precinieks, saules vai saules meitu, attiecīgi iesaistās vēl viens konkurents auseklis, tātad rīta zvaigzne, jā, sadarēto līgavu. Līdz ar to lūk, viņu bērni zvaigznes pieminēti pasakās un teikās, un saule arī var atriepties, jā, par neusticīgo partnerību un tātad sacirt mēnestiņu ar aso zobentiņu. Turpinot nedaudz tālāk, tātad, jā, lūk, jau pārējot tālāk uz ne tikai uz folkloru, bet arī jau uz konkrētām mākslas sfērām, uz konkrētiem cilvēkiem attiecīgi objekts, kā jau minēju, mitoloģijā, protams, reliģijā, zinātniskās un amatieru izpētes avots. Attiecīgi iedvesmas avots mūziķiem, dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem, protams, un tā tālāk. Tālāk būs nedaudz precīzāk, bet, lūk, šādi mākslinieki un saraksts var turpināt, gan arī līdz bezgalībai. Michelangelo, Albrechts Dürers, latviešu versija Albrechts Dürer, Eduards Manē, Endijs Warhols,
Jā, viens no šajā sarakstā jaunākajiem, teiksim tā, gleznoja, zīmēja un modelēja mēnesi. Jā, atļaušos ne tātad nelasīt itāliski, tātad saules, jā, mēnesis alla piante, Mārtiņ, kas bija mums piante? Zvaigznes, taču nē. Augi. Augi, plante, es atvainojos īstenībā. Sorry. Jā, veidošana, teiksim, radīšana. Paldies. Un, jā, Albrechts Dürer, Albrechts Tīrers, jā, Marija Madonna. Uz mēnesi tātad līdz teleskopam pieskarsimies arī Galileju Galilejam. Tika aprakstīts kā perfekta pērle nakts debesīs un faktiski paaugstināts līdz Marijas simbolam, kā tas ir šajā kokgriezumā ap 1511. gadu. Īsi pirms Lutera uznāciena, bet vēl kādu laiku pirms Galileja teleskopa. Jā, nieka vēl pēc nieka 100 gadiem. Jā, tātad tieši ar Galileja uznākšanu un centieniem, tātad 1609. gadā, jā, lūk, teleskops, attiecīgi Venēcijas San Giorgio Majoris, jā, baznīcas tornī, lūk, un rezultāts bija jau virkne realistisku mēnesi virsma zīmējumu. Ar krāteriem un jūrām. Un lūk, šis te Galileja darbs, lūk, jau apvienoja bez aizspriedumiem pilnas novērojumus, attiecīgi, kas, lūk, 1610. gadā, lūk, ar nosaukumu Siderijus Nuncius, latīniski šeit ne itāliski, astronomiskais traktāts tā brīvā tulkojumā, mainīja lūk šo priekšstatu par mēnesi. Mēs zinām Galileja tālāko likteni, tur bija arī baznīcas ietekme katoļu. Nekritizēsim pārāk to, viņi daudz ko jau ir apsapratusi, lūk, un atvainojusies, bet protams, tas viss mainīja un nebūtu tik viegli tas viss gāja. Mēs zinām, es nepieskaršos. Lūk, šie te arī viņa, jā, zīmējumi, saprotu, ka tas ir, pēc teleskopa, teiksim tā, novērojumiem. Jā, tālāk jau es pieskaros šeit, lūk, jau gleznotājiem, jā, Ādams Elsheimers, jā, beigšana no Ēģiptes, Bībeles vecās derības tēma, es atvainojos jaunās derības, jā, lūk, beigšana no Ēģiptes. Lūk, arī šī te evaņģēlija epizode it kā sekundāru lomu, bet vairāk iegājas vēsturē ar to debesu saturu. Faktiski, lūk, šī te zvaigžņu kaskāde attēlota, kas iegūst viena ceļa formu. Un daži zinātnieki ir norādījuši un uzskata, ka mākslinieks kaut kādā veidā pārzināja Galileja pētījumus par šo tēmu, būtībā, var teikt, Galileja laika biedrs, ja. Jā, lūk, šis te, jā, viens no šeis ir Marija, jā, ar mēnesi, šis te freskas gleznojums, šī te visa lielā kompozīcija, lūk, jā, Ludovico Cardi, Cigoli, jā, lūk, pazīstams arī. Tātad, lūk, šī te Immaculata Concezione, atvainojos, jā, arī kā jaunavas debesīs uzņemšana, bezvainīga ieņemšana, it kā nav viens un tas pats, bet, lūk, šī freska, lūk, arī Galileja laika biedrs Cigoli, lūk, arī faktiski Madonas freskā realistiskais attēlojums. Jo baznīca, kā es jau minēju, uzskatīja, ka mēnesis ir tīrs ķermenis, glūts, perfekts, atbilst, lūk, šī priekšstatājībā ar jaunavas Marijas nevainību, bezvainību. Jā, bet kā tomēr es izlasīju, ka Cigoli, jā, atvainojos, jā, Cigoli darbs netika cenzēts, baznīcas iestādes saglabāja, es vēlējos saglabāt piesardzību. Jā,
Jā, it kā esot Galileja teleskops, ja? Tūlīt nedaudz. Jā, Gerčīno Giovanni Francesco Barbieri. Lūk, jau nākošā paudze var teikt, jā, bet grieķu mitoloģijā Endimions, jauns skaists skans, iemīlējās mēnesi dievietē Selēnā, Lunā Selēna, jā. Attiecīgi Selēnai tas patika, mēnesnīcai, jā, mēnesniecai, un attiecīgi lūdza Zevu. Bet, tur tālāk nevis tik gludi, bet, īstenībā Zevs jau varēja arī tā visu to pagriezt par sliktu, bet detaļa, šis teleskops ar Galileja teleskopu formu teleskops, un, jā, ir minēts, ka darbu varēja pasūtīt Medici ģimene, šis ietekmīgais, teiksim, pieklājīgi klāns, jā, Itālijas renesanses laika, un var uzskatīt par Medici mēģinājumu atjaunot Galileja piemiņu pēc baznīcas cenzūras. Jā, nelasīsim. Jā, vēl viens tas, kas peldas mēnesis gaismā sievietes. Jā, mēnesis gaisma mums šeit. Pats mēnesis tā ieraugāms. Jā, šeit pieskarsimies tūlīt dāmām arī, jā. Marija Klāra Eimarta mēnesis fāzes, ja? Boloņa. Jā, jau vēl nākošā paudze, jā, tātad 17. gadsimta otrā puse, 18. pats sākums, viena no pirmām sievietēm, jā, lieliski zīmētāja, un attiecīgi, jā, Georga Kristofa Eimarta matemātiķa, šeit man divēm, šeit viens, jā, graviera meita attiecīgi, kurš uzbūvēja Nienbergas pils bastionā astronomisko observatoriju, attiecīgi direktoru, kļuva, ietekmīgs džentlmenis, jā, un jaunā sieviete, šeit ir tas gadījums, kad talantīgiem cilvēkiem lobby palīdz, un arī dzimtas lobby. Tā kā mēs šeit redzam, arī šīs mēnesis fāzes. Jūs kā eksperti jau varat tā pateikt, ir vai nav tur taisnība. Jā, atkal mēs te aizējam pie māksliniekiem, jā, Džozefs Mellards, Viljams Terners, jā, gleznotāji, jā, zvejnieki, jā, jūrā. Jā, romantisma. Es šeit nedaudz par šīm te rakursiem, man īsti nepatīk periodizēt, kultūras, kad prasa kādā stilā ēka vai kas par mākslinieka stilu, teiksim, nosacīts, viss tas ir, bet mēs redzam, ka, faktiski tas ir romantisma laiks, bet tas arī ir, zināmā mērā, vēl arī šis te realistiskais un joprojām ilgu laiku. Tātad darbi tiek uzskatīti par, šeit tur es kā neeksperts, tur impresionistus vēl neredzu, bet ja kā tādu mirkļa iemūžināšanu un spēli ar krāsām, gan savādāk nekā impresionistiem tur var ieraudzīt. Vēl viens, jā, tātad šīs te īstenībā jau drusku vēlāk, romantiskais periods, jā. Faktiski Terners jau ir arī, šī mums labi slavenā pazīstamā, jā, vācu romantiskās ainavas granda, kas par Dāvida Friedriha. Attiecīgi arī, it kā samiksēja kopā Johans Kristians Dāls, jā, attiecīgi gan cildeno, gan nostalģisko, tā romantiķa sūtība, bet, šīs te slavenā šī te, Zwei Männer in Betrachtung des Mondes, divi vīrieši, teiksim, aplūkojot vai vērojot mēnesi, jā. Napoleona kari ir beigušies, jā, Vīnes kongress ir noticis, un šie te romantismu laikmeti.
romantisma laika periods arī lūk šeit izjūtam mēs šo te stilu ar tādā skaitā ar mēnesi, jā. Tātad, bet, kā jau romantiķiem, mistiska spriedze apziņa, ka cilvēks ir nenozīmīgs salīdzinājumā ar kosmosu bailes un pievilkšanās dabas spēkiem vienlaicīgi. Jā, faktiski zināmā mērā arī simbolisms, to var teikt šeit, bet, tur arī ir, jā, Johans Kristiāns Dāls, tātad Elbe, jā, viņa. Tātad ir šo te slaveno pazīstamo upi, jā, mēnesis gaismā, jā, patīc vērot un gleznot. Mums jau ir šeit cits mākslinieks, jā, tā būs jau mums itāļu skola, jā, Salvatore Fergola, jā, Capri. Jā, Neapoles, viens no skaistākajiem itāļu romantismu darbiem, attiecīgi Neapoles līča skats, jā, sudraba zvaigzne un mēnesis un attiecīgi zvejnieku laivas. Faktiski man jau bieži vien tos romantiķus ar simbolismu gribas tā samiksēt kopā. Tā kā nespeciālistam to drīkst darīt, jā. Jā, tātad romantiskās skolas darbi, Fergolas, Gleznas pirmie. Jā, mēs nedrīkstam aizmirst lūk arī šo te krievu gleznotāju skolu. Uzskatu, ka neatkarīgi no pašreizējās situācijas. Jā, un šis te ir tas laiks, kas neatiecas uz lūk to izvēli, ko izdarīja tagad Krievija, Ivans Aivazovskis vēl jo vairāk. Ovanes Aivazjans, padomu laikā to mums īpaši nereklamēja, bet, lūk, marīnists, slavenais jūras, ainavu gleznotājs, attiecīgi 9. vilnis, jā, nestāstīšu šos te ticējumus par 9. vilni, bet mākslas kritiķi saka, ka, lūk, šī te gaisma un krāsas nav fatālas, ir cerība, ka šie cilvēki izglābsies, un tā bija tāda, lūk, šī te arī varbūt mana vēlme šo te gleznu ietvert. Jā, arī Ivans Aivazovskis, Ala Aivazjans, jā, man šī tēma ieintriģēja, jā, Čumaki, jā, Odduhe Čumaki atpūtā. Mēs atceramies, lūk, mana paudze un arī drusku jaunākie, lūk, šos te ekstrasensus, ja, Kašpirovski un Čumaku, tās izrādās ir populārs ukraiņu uzvārds, ceļojošie tirgotāji, kad vēl nebija dzelzceļa, un Ukrainā un Dienvidkrievijā, kuru galvenais tirdzniecības objekts bija sāls un zivis, jā. Un to es nezināju, ka ukraiņu valodā piena ceļš tiek saukts, varat pārbaudīt, es nepārbaudīju, bet, jātic. Čumaku ceļu, Čumatski šļah, jā. Čumaks ir populārs ukraiņu uzvārds, jā, tātad mēnesis gaismā atpūšas, bez dīzeļa mašīnām, bez motoriem, bez lidmašīnām, vienkārši pajūgā. Dzelzceļš, protams, izjauca dzelzceļa būvniecību šo te rūpalu, bet uzvārds palika. Tā, jā, mēs pietuvojamies vēl vienam stilam, arī drusciņi vēlāki laiki. Jā, mums ir mēnesis, varam minēt, kurš tas ir. Jā, Vincents van Gogs, jā, Zvaigžņotā nakts. Talantīgs mākslinieks ar sarežģītu likteni, jā, un lielākā darba daļa tapusi pēdējā viņa dzīves posmā. Mēs te redzam arī šī te, jā, teiksim, faktiski attiecīgi klīnika, Saint-Rémy, garīga, daudziem talantīgiem cilvēkiem arī tādā laikā, lūk, šādos krīzes situācijās no parastā cilvēka viedokļa ir iedvesma maksimāla. To ar Čurļoni mēs arī šajā sakarā to minēsim. Lūk, jā.
Tā tad nav īstā ainava, bet mākslinieka iekšējais redzējums, savu veidu sapnis, kas tajā brīdī parāda mākslinieka emocijas. Vīzija zināmā mērā, jā, lūk, baltā māja naktī. Faktiski, jā. Šeit mēs redzam mēnesniecu, mēnesis dārzu, mēnesis dārzu, var teikt, jā, varbūt jūs kā vairāk tomēr pieredzējuši šajās terminoloģijās varētu tur ieraudzīt vēl kaut ko. Un vērojumos, es domāju, jā, Edvards Munks, mēnesis gaisma, jā, Edvards Munks vairāk mums ar šo te darbu, ar šo te slaveno kliedzienu ir pazīstams. Gleznotājs un grafiķis, jā, es šeit apzināti vedu un eju cauri dažādiem stiliem mākslas, lai, viens no ekspresionisma aizsācējiem. Tātad, atkal atgriežos, varbūt vajadzēja likt aiz Aiva Zauska, lūk, Īzaks Levitāns. Tā, es ceru, ka piedos viņš man, ja, par šo te burtu. Lūk, bija tāds raidījuma cikls. Tādā laikā, kad Krievija vēl bija runājama, еврейский вопрос, русский ответ, jā, ebreju jautājums, krievu atbilde. Ļoti labā, interesantā veidā arī lūk, šie veidotāji šos sērijas arī stāstīja par ebreju izcelsmes Krievijas gleznotājiem, kuriem ir savu sastāvu procentuālo ir ļoti liels devums nozarēs, tādā skaitā arī glezniecībā. Pārlecot tālāk, jā, Žils Verns, viens no zinātniskās fantastikas literatūras aizsācējiem, jā, no Zemes uz mēnesi. Tas ir viņa, lūk, šis te darbs 1875. gada un turpinājums ceļojums ap mēnesi. Tātad, lūk, par šiem te laikiem, bet mēs jau vairāk arī varbūt zinām ceļojums no Zemes vai ceļojums uz mēnesi. Faktiski tā ir filma tālāk. Jā, šīs tādas nedaudz meditācija. Jā, tātad kā tika izšauts no milzu lielgabala lādiņu formā, jā. Un tā tālāk, un kā mēs zinām, Žils Verns īsti pārsvarā ceļojumus ir sarakstījis ar savas fantāzijas bāzes. Mēnesis ir liela daļa, jā, mēnesis ir tanī skaitā. Jā, lūk, šis te viens no Žoržs Melies, viens no pirmajiem franču mēmā kino autoriem, jā, lūk, ceļojums uz mēnesi, jā. Lūk, pēc, Žila Verna darba motīviem, tiek uzskatīts kā pasaulē pirmā zinātniskās fantastikas filma. Attiecīgi arī Herberta Velsa zinātniskajam fantastiskajam romānam Pirmie cilvēki uz mēnesi arī, teiksim, bija lūk, ietekme uz viņu filmu. Jā, šī tā ikoniskā bilde, lūk, kā šī te raķete izšautais kapsula šāviņš ietriec mēnesis acī. Sajūtas nav patīkamas. Faktiski tā ir īsfilma, bet laikam priekš 14 minūtēm arī es skatījos, tur bija laikam saīsinātais variants, jā. Jā, nedaudz atkal pārlecot, bet man likās bišķiņ Nikolais Konstantīns Šurļonis, jā, lietuviešu gleznotājs un komponists, nav tik daudz talantu, kas apvieno šo te visu kopā, šīs divas dažādās radošās sfēras, jā, un vēl jau vairāk, ka gandrīz vienādā proporcijā, ap 250 muzikālo kompozīciju un 300 gleznu. Kā saka eksperti, viens no Eiropas abstraktās mākslas pionieriem, iesācējiem, ja? Nakts, 1904. gads. Jā, Bēra simfonija, jā, simbolisms, jā, šīs te
nosacīti gleznā ir sadalīti pa 5. no 7. Es mēģināju tur nelikt kopā, nelikt citus, jo tur kvalitāte ir dažāda. Bet, lai mēs redzētu lūk šo te Čurļona arī ne tik romantisko, bet arī tādu diezgan padrūmu skatu, bet tāda ir tā pasaule, jā, un mēnesis tur augšā, jā. Jā, izvēlējos subjektīva no manas puses, jā, bet, kā es teicu, var turpināt bezgalīgi. Lūk, un izvēlēties savus favorītus, un ne tikai, bet es centos arī kā raksturīgu pārstāvi, teiksim. Konstantīns Bogajevskis, savienoja, miksēja kopā simbolismu, lūk, šī 14. gadsimta itāļu renesanses Quattrocento, mākslu, un, tas man ieintriģēja, salikt kopā diezgan dažādus rakursus, 17. gadsimta varoņa ainavas tradīcijas. Pamattēma, kas man to vārdu es biju dzirdējis, kimērija, senā kimērija, respektīvi Krīmās un Ukrainas dienvidu austrumi, arī daļēji Krievijas pašreizējais Krasnodaras novads. Tas ir šis senais periods, es tāpat nebiju iedomājies, ka tas ir tā fascinējis un suģistējis arī mākslas pārstāvis. Jā, līdz ar to tātad pirms skitu laikmeta, tas ir stipri patālu vēl pirms slāvu veidošanās tur un pēc grieķiem īstenībā kaut kur. Jā, lūk, atmiņas par Manteņu, tas ir lūk arī šīs Quattrocento laika itāļu mākslinieks. Un šīs viņa tāda uzpurtā varoņa ainava, uzskatot, ka Kimērijā bija arī lūk šādi laiki, bet mums ir galvenais mēnesis ar savu dārzu. Jā, ļoti interesanta personība. Lūk, mēs jau nokļūstam līdz ekspresionistiem. Marianne von Verjovkina, Marianna Verjovkina, slidotāji, lūk, Šlitšūloifāra, krievu māksliniece, bet no 14. gada dzīvoja Šveicē. Ekspresionismu pārstāv glezniecībā. Tās versijas, faktiski daļēji skices, bet lūk, versijas par šo te, teiksim, tēmu un mēnesis tēmu un attēlojumu. Protams, ka lūk, nacisma laikā vienkārši es to minu tāpēc, ka viņai tur arī vācu saknes, bet, tas būtu degradētās mākslas degradētās mākslas paraugs, jā. Atļaujos pārlekt, jā. Arhips Kuinģi ieintriģēja šis mākslinieks ar šo te Piazovas grieķiskās izcelsmes uzvārdu, jā, krievu gleznotājs, ainavu glezniecības meistars, luminisma skolas pārstāvis, respektīvi, gaismas, atkal meditācija ar gaismu. Man šķiet, ka purvītis varētu būt, ka ir arī mācoties akadēmijā, man šķiet arī ir apmeklējis viņu nodarbības un zināms iespējas ir tātad mēnesis apspīdēta nakts, Ņepra, jā, es pievienoju šos te pašlaik šīs te Ņepras un Ukrainas minējumus, lai mēs arī saprastu, lūk, ka šī tēma ir arī daudz humānākā veidā apstrādāta, respektīvi apspēlēta. Ukrainas, es domāju, Ņepras lielās upes, jā, Kuinģi, atkal versijas, jā. Nakts pie Ņepras, mēnesis apspīdēta un vienkārši nakts pie Ņepras. Tur arī ir dažādas skices, dažādi, teiksim, varianti un var atrast ar vienu un to pašu nosaukumu dažādi. Un dažādas gleznas. Jā, Maks Ernsts, jā, attiecīgi vācu gleznotājs, grafiķis, tēlnieks, jā,
dadaisti man ir pasveši, bet, seriālisma kustības pamatlicējiem. Es jau, sākumā minēju Margaretu. Protams, ka vispazīstamākais seriālists mums ir Salvadors Dalī, bet, laimīgais mēnesis, jā. Nav nevainas, gandrīz mūsdienas, jā. Jā, Maks Ernsts atkal, jau, agrīnāka perioda darbi, jā, Noslēpumaina ainava, lūk. Šeit es pat ne tikai seriālismu, es jau šeit arī simbolismu ieraugu, bet, kā es jau minēju, man tie stili pārāk patīk viņos grūst tos daļradi. Tā kā, ir ideja, ka tā ir nākotnes vīzija. Jā, ja Ernstam ir sapņu valstība, tad Margarita būs Margaritam būs tas cits seriālistiskais attēlojums. Jā, es atļāvos iestarpināt, jā, tātad Salvadora Dalī. Lūk, viņa stilam atbilstošu, tātad trūdošais putns, varētu arī nedaudz savādāk to kūstošais vai mirstošais vai vienkārši nederīgais. Jā, bet doma. Dalī stilā, jā, lielais īkšķis, pludmale mēnesis, jā, un šis te putns, jā, apvāršņa noslēpumi, lūk, Renē Magrits, Beļģijas, arī Francijas, jo tur arī ir dzīvojis, jā, seriālismu gleznotājs, šķiet, ka arī Amerikā, jo tāpat būtu ticis, lai gan nebija ebreju izcelsmes, bet kurā gadījumā viņš laicīgi arī emigrēja pēc Francijas okupācijas, šķiet arī uz Ameriku. Lūk, kļuvis pazīstams ar saviem asprātīgajiem un ieintriģējošajiem darbiem. Jā, tā kā varat ņemt par labu un novērtēt viņa entuziasmu. Jā, mēnesis gaismas arhitektūra. Jā, šeit jau bez maz vai minimālismas mums, tā kā grūti ietilpināt vēlreiz, atkārtoju konkrētā stilā. Jā, šī te glezna mani fascinēja ar to, ka apakšā mums ir atkal, lūk, neierastas situācijas ar ne pat ne elementiem, pilnīgi reālu kompozīciju. Apakšā ir jau iedegtas laternas un uguņi mājās, bet augšā mums ir skaidrs debesis. Šeit nav mēnesis, bet es tā noskaņojumā šo te gleznu, man tas atgādina laterna mēnesi nedaudz. Jā. Vēl viens talants, jā, kurš arī būtu degradētās mākslas izstādē, vai ne? Un ne tikai izstādē. Jā, Pauls Klē. Tātad, viss kopā atkal vismaz godīgi atzīstas kritiķi ekspresionismam, konstruktīvismu, kubismu, Bauhaus, šītas vācu arhitektūras skolas, jā, un seriālismu iezīmes. Jā, būtu varējis atļauties uzmanēt gleznas nosaukumu, jā, Ugunsgrēks pilnmēnesis naktī. 33. gads ļoti simbolisks Vācijai, par laimi ne Šveicei. Jā, es gribēju, nedaudz no cita kontinenta un pasaules daļas, jo faktiski Meksikas gleznotāji, Meksikas kultūra šī gadījumā, lūk, šie mūsdienu laika, ļoti daudz sociālo tēmu, daudz ir kreisi noskaņoti, lūk, Siqueiros un citi, bet, lūk, jā, garu mūžu nodzīvoja, lūk, murālisma, monumentālās glezniecības pārstāvis, bet viena no pazīstamākām gleznām īsi pirms aiziešanas mūžībā, tātad Mēnesis un Saule. Varam minēt, lūk, gleznas ideju. Jo, lūk, tātad, jā, Tamajo, lūk, murālisma monumentāli gleznojumi, lūk, šeit mēs redzam cīņu, jā, tā ka, lūk, aktīvā perioda darbs,
kas lūk ataino arī šo. Bet par Meksikas māksliniekiem jūs varat arī citā rakursā idejas atrast sev. Jā, tā, Roberts Indiāna, respektīvi Klārks, lūk, šīs te jau tuvojamies, lūk, šī te popārta kustībai, jā, bet lūk, jā, es vienkārši, jā, apsolījos sev ielikt šī zīme love, 4 burti augšā un O sagāzies un tā glezna, faktiski viņš visvairāk pazīstams ar šo te, kas gan skulptūrās, gan jau arī kā ikoniski 4 burtu kombinācija. Jā, nu ar mēnesi viņam es atradu šo te, kas man ieintriģēja, jo tā kā es tā arī ar to vācu valodu kādreiz jaunībā bija saistīts kā skolotājs, tad, jā, nu, tas ir viņa citāts, populārs zinātnis, kā varbūt nav jānosauc referātā avoti. Jā, tātad tas bija angliski, jā. Tātad dermont ir mēnesis, un es nospriedu, ka mēnesis būs iedeguma krāsā, brīvs tulkojums mans, ja. Pirms mēs tur nokļuvām, un, protams, tā arī bija. Šī vārdu spēle netika, un spēle ar vārdiem, man tā būtu jāsaka, kas netika īpaši saprasta. Es šeit domāju par Werneru von Braunu, viens no nozīmīgākajiem raķešu izstrādātājiem un kosmosa izpētes čempioniem, ja, un es domāju par mēnesi brūno ainavu. Faktiski, nu, mēs zinām, ka, lūk, šajās programmās, kad vācu zinātnieki daļa no austrumu okupācijas zonas nokļuva PSRS, teiksim tā, uzmanības lokā un strādāja Padomju Savienībā, par ko nereklamēja padomju laikā, un arī Werners von Brauns attiecīgi ar līdzstrādnieku grupu un citiem zinātniekiem nokļuva Amerikā, ASV. Un lūk, viņš izveidojas Roberts Indiāna šo te, izveidoja šo te gleznu mēnesis, ja, bet ar vārdu Braunschaft būtībā. Šaft vāciski, jā, ir galotni izskaņa, ļoti izplatīta Freundschaft, draudzība, jā, un Bruderschaft, brālība un tā tālāk. Brauni ir brūns, to mēs arī jūtam, bet tāda vārda nav. Un, lūk, es domāju, kāpēc CH šeit nav, bet, nu, šeit ir kritiķi atraduši, ka jā, viņš šādā veidā mums liek atcerēties, ka Adolfs Hitlers un redzam šo te smīnošo seju, nu, ka viņš šīs te lietas, lūk, izmantos savās un radīs šo te fau, bet, nu, Indiāna domu gājienu varbūt neuzreiz var saprast, bet jebkurā gadījumā paldies viņam par šo te Braunšaftu. Un lūk šo te, kas jau ikonā ir iegājies ikoniskajā kultūrā, šīs te, nu, glezna, nosauksim to tā, jā. Tā, visi mani dzird, jā, Mārtiņ? Jā, ir dzirdams. Jā, jo tad, kad man nav fona nekāda, tad tāda sajūta, ka es runāju ar sevi, bet tas tā nav. Jā. Tu droši arī variet rakstīt jautājumus, vai arī variet uzdot jautājumus, jā, es domāju, ka... Vislabāk nerakstīt un neuzdot, jā, lai nevajadzētu man sarkt. Tā, lūk, cik vēl laika ir, Mārtiņ, es neuzliku chronogramu. Pusstundi droši. Nu, tik ilgi nebūs, ja? Bet, nu, kurā mēs slaidā, mēs 61. slaidā no 90. Tā, bet pēdējā daļa tur ir bez komentāriem. Tā, lūk, jā, nu, nekādu nevarēja nepieminēt Endiju Warholu. Tātad, lūk, šī te redzamākajiem avantgarda, viens no redzamākajiem avantgarda pārstāvjiem. Lūk, cieņas izrādīšanā Apollo 11 misijai. Nu, mēs Warholu daudz zinām no šiem te Merlīnas Monroe. Nosauksim tā popularizēšanas, nu, kā mēs zinām, lūk, šīs te popārts, tā bija atbilde, lūk, šo te it kā sarežģīto gleznošanu. Tā kā man bija izdevība arī pastrādāt kādu laiku Marka Rotko centrā, kas tagad ir muzejs. Tad, lūk, šī te arī abstrakcionistu un
lūk, šo te intelektuāļu cīņā ar šiem te jauno paudzi, kura vairs, tā teiksim tā, uzlika garo, lūk, šiem te visiem filozofijām un sāka savādāk pasniegt, lūk, šo te pasauli, līdzīgā stilā ir, bet ar respektu. It kā mēnesis šeit nav, bet mēnesis mums ir zem kājām, ja? It kā tas ir Armstrongs. Bet, jā. Un, lūk, šī te misija, es te uzrakstīju, lai es pats to atcerētos, tātad paša misija. Jā, šogad ir ar 5 jubileju, kā mēs redzam, ja? Un, lūk, tad arī tātad pirmais solis, lūk, miera jūras dienvidrietumu reģionā, lūk, 21. Jā, lūk, šī te, kāpēc citur ir 21, citur 20, tāpēc, lūk, ka sākumā nolaidās šīs te modulis, ja, Eagle, Erglis, un tad pēc šī te Mārtiņš paskaidros, tas ir kaut kāds universāls laiks, ja, UTC. Tas ir pasaules koordinētais laiks, vienkāršoti, tas varētu teikt, tas Greenwichs laiks. Ko man tik vienkārši nebija uzzināt. Es domāju, tas ir vēl kaut kāds vidējais aritmētiskais kaut kam. Jā, lūk, un amerikāņu astronautu fotografija. Fotografija līdzīgi kā Merlīnas Monroe, bet, apstrādāta, lūk, popārtistu stilā un kļuvusi par popārtiju ikonu. Tā, jā. Varbūt vajadzēja savādāk sagrupēt, bet, šīs te tēmas šeit mēs pārlecam manā personā. Es atvainojos, jā, uz dzeidariem, uz dzejniekiem, lūk, sudraba laikmets. Tātad šis tas ir iebriednieviek termins, ko attiecīgi krievu filologi lietoja īstenībā 19. gadsimta pēdējā 10 gadē un 20. gadsimta pirmajās 2-3 desmitgadēs radošs periods un līdzīgi līdzvērtīgi zelta laikmetam. 19. gadsimta sākums, kā mēs atceramies, tātad ir Puškins un Lermontovs un Gogolis, jā, un citi šie laikmeta dižgari. Lūk, tātad, atrādu, ka Nikolais Berģējevs, šis te krievu filozofs, kurš 22. vai 1. gadā šajā filozofu kuģī netika aiztransportēts vēl uz Sibīriju, bet atļauj viņiem izbraukt no Krievijas, ja, no padomju Krievijas. Lūk, cienīgs tulkotājs Nikolais Otsops man nebija zināms, jā, bet, šādi, lūk, tika ierasts attiecīgi 70. gados, lai gan minēti viņa tika arī tur 11. 12. gadā, pirms Pirmā pasaules kara, šis termins tika, jā, lietots. Faktiski vairāk ir Otsupa citāts, pazīstamāks, protams, ir Berģējevs, bet Otsupa citāts, jā, par šo te sudraba laikmetu. Tā, citi termini, kā es teicu, ir arī rietumos pazīstama Belle Époque, šita skaistā epoha, tas ir, jā, grieķu vārds, un fin fond de siècle, atvainojos, jā, lūk, šis te gadsimta beigas, vai ne, pretstatā zelta laikmetam, lūk, šeit jau sievietes dzejnieces un rakstnieces ievērojami ietekmēja kustību, un faktiski, kas man arī fascinēja, lūk, ka šis laikmets tiek uzskatīts arī par sieviešu, lūk, tātad, pieņemšanu, lūk, akadēmisku un sociālu šajā literārajā sfērā. Jā, es šeit nepaspēju un arī necentos, jā, pārtulkot, ja kādam tas ieinteresēs, to varu mēģināt izdarīt, jā. Lūk, zolota, valodnē lunui, mēnesis augstais zelts, faktiski, Sergejs Jeseņins no šīs te, lūk, plejādes faktiski ir viss tā neitrālāk apspēlētājs ar savām, protams,
savu talantu, lūk, faktiski 30, nocīvojot faktiski 30 gadus. Bet, nu, šeit mēs redzam, tālu, tur ir Bagdāde, kur dzīvoja un dziedāja Šaharazāde, bet tagad viņai neko nevajag nosacīt, uzskatīsim, ka seko pārindeņu tulkojums. Un, lūk, ir, beidzis skanēt jau sen skanējušais dārs. Nu, tāda zināma nolemtība un zināma tāda regresija, bet, nu, no otras puses, paskaties apkārt, cik labi ir apkārt. Lūpas tā, nu, pievelk uz nebēdu pie rozēm. Tātad, salapsti sirdī ar savu ienaidnieku un, lūk, ar šafrāna dvesmu tev būs tāda dievišķīga noskaņa. Buņins, pazīstamais. Es vienkārši šos te piemērus, lai redzētu šo te savu, faktiski šo te mēnesi apspēlēšanu. Un arī šīs te noskaņas, kas ir šim sudraba laikmetam raksturīgas, Nikolais Kumiļovs. Man patīk šīs te metaforas, vai ne? Mēnesis jau ir atstājis kraujas, un prozračnim moре золотом полно, un jūra ir pilna ar zelta, caurspīdīgu zeltu. Un pjūt, druzjā, un dzer, var padomāt, ka arī šo te mēnesi gaismu draugi lūk šajā strupainajās gala laivā. Tomēr īsto dzer, Nereklamējam alkoholismu vai alkohola pārmērīgu lietošanu, bet, nu, varam redzēt noskaņojumu, Dāmas Zinaida Gipjus, arī pazīstama personība, nedaudz romantiskāk, Tātad debesis cīnās ar zemes apmānu, mēnesis viss faktiski līdz pašai apakšai dibenam, cauri griež miglu. Es tāpat kā citi cilvēki elpoju miglu, man ir tuvs šis, lūk, saldinais, patīkamais apmāns, bet, lūk, dvēsele nedzīvo ar apmānu. Viņa tāpat kā mēnesis caurspiež cauri miglai. Tā. Šīs te dabas attēlotājs Fets un Buņins atkal, pārlecot šo te tēmu, tīri subjektīvi austrumu kultūrā, es paņēmu, nedaudz japāņu mākslu. Arī jebkurš slaids ir vesela pētījuma vērts vai šī tēma, tāpēc, tas jums iedvesmai, lai jūs turpinātu paši tālāk lasīt un interesēties, kas no kuram ir tuvāks. Lūk, šos te slavenos vārtus varbūt patlīgs atcerēties aizmirs, japāņu sintoistu templī, respektīvi šie te vārti, kā lūk, šis te simbols Fudzi, protams, un mēnesis. Es ieliku vienkārši bez konkrēta mākslinieka. Lūk, tātad varianti ar leģendu uz mēnesi savu kampara lauru koks, bieži pielīdzināts tiek sievietē mēnesis, jo to jāgaida ilgi, īpaši vasarā, attiecīgi, kad mēnesis parādās tikai rītausmā. Tas likās interesanti, mēnesis atveic atspīd uz piedurknes, kad to ir apsamitrinājušas asaras. Tātad redzēt mēnesi kā mīļotās sievietes, lūk, vai mīļotā vīrieša tēlu seju ir nemainīgs japāņu dzejas motīvs. Šeit es miksēšu nedaudz, tātad, dzējoļus ar gleznām, lūk, šī te,
atvainojos, nepārtulkoju. Tātad mēnesis, lūk, Utagavas Hiroshige, lūk, arī šī te japāņu grafiķa, šī te tēma Japāņiem ir ļoti izteikta, šis stils. Nu, es domāju, šāda veida grafika mēnesis, protams, ne visur un nevienmēr, bet tomēr, lūk, es mēģināju te salikt nedaudz dažādu laikmetu māksliniekus. Lūk, šī te skatīšanās uz mēnesi, jā, Tsukimi. Nu, mēs zinām, ka Japāņiem ir daudz, kas arī, negan viņu šo tradīciju uzskata par patstāvīgu. Lūk, šī skatīšanās uz mēnesi abrīnošana, lūk, šie te rudens mēnesis godināts. Nu, mēs visi zinām šo te Japāņu ķiršu sakuras ziedēšanas laiku pavasarī. Zinām šīs te visas ziņas, kā Japāņi, respektīvi ne ziņas, bet kā Japāņi seko, lūk, šeit kādā prefektūrā no dienvidiem, protams, kā sācies sakura ziedēšana, nu, līdzīga tradīcija ir arī, lūk, attiecībā uz mēnesi rudenī. Nu, divos vārdos godīgi pateikšu, ka Japāna mani interesē, bet arī kā speciālistu, tāpēc, ka vienreiz esot vairāk nekā 20 gadus, pirms 20 gadiem Anglijā, angļu valodas kursos, nu, viens no stabilākajiem cilvēkiem no grupas, kurš uztur kontaktu, tas ir mans labais paziņa no Japānas, arī vides zinātnieks, jā, Kazushi Hatase. Līdz ar to nedaudz viņam par godu, lūk, arī šī pieskaņa, noskaņa un pieskaršanās, lūk, šī Japānas tradīcijai. Jā, nu, tie, kuri gribēs vairāk, tad varēs, saprotu, Mārtiņš liks arī šo prezentāciju. Tā, jā. Jā, es nepārteicos, nevis nepārakstījos, tas nav 1600, tas izrādās ir 600. Nu, jā, lūk, nu kāda tā ir vispār izciltīga leidija, kura rakstīja arī dzēju. Nu, nekluši Sjoguna, varbūt vēlākos laikos, bet, nu, to noskaņojumu lejos. Es tad nepieskaršos šim te visam Japāņu daudzveidīgam, tur 5, 7, tur 5 zilbes, tur, jā, un tankas, haikas un pārējie stili, bet, nu, tā, lai ieskatam, kāpēc krievu valodā latviski, tāpēc, ka Krievijā ir, lūk, orientālistu ļoti padomju savienībā šeit bija jāsaka. Ja, atkal abstrahējamies no politikas, ļoti profesionāla un ļoti laba līmeņa tulkošanas skola. Lūk, un es, protams, to, lūk, veidoju no krievu tulkojuma, nu, ar japāņu, kā ir, tā ir, ja. Tā mīksti sakot, lūk, esot Nikitatsu, nu, vieta, kad jādodas ceļā, kuģi gatavojās doties prom. Un mēs gaidījām mēnesi. Paisums arī ir klāt. Beidzot, es vēlos, lai mēs izbraucam jūrā. Jā, lūk, arī vēl viens japāņu mākslinieks. Utagava Kuniyoshi. Jā, mēnesis. Masaoka Siki, jā, pals mēnesis. Es pēkšņi sagribēju nozagt arbūzu. Nu, tas ir haiku stilā. Jau mūsdienām tuvāk, nu, mūsdienām, kas ir mūsdienas, jā. Jā, Ando Utagava Hiroshige, jā, nu, meklējumi beidzās ar to, ka atradu šo te plēsnu grafiku, jā, kam jāsaka pareizi, krāsaino, jā, un lūk šī te pieskaros, jā, šim te stilam ukijo, latviski, ja angliski būtu arī ukiyo-e grafika, mainīgās pasaules ainas. Un pēc tam atradu, ka lūk, šis pilnmēnesis pie Sebas, tā ir vieta, un tā ir sērija 69 Hikosaido pasta ceļa stacijas. Nu, stacijas apstāšanās vietas, respektīvi pasta ceļi, līdzīgi kā arī mūsu platuma grādos, tātad no galvaspilsētas, tādī laikā Kyoto, uz dažādām, neteiksim, nostūriem priekš manis, tas tāds negatīvāks vārds, uz dažādām Japānas malām.
Tātad, jā, šeit, kuram ir vēlme pārbaudīt, jā, kā var atšķirt japāņu rakstu no ķīniešu. Jā, lūk, tātad Ando Hiroshige, jā, Osima Ryota. Kalnu upē mēnesis uz mirkli apmeta kūleni un aizsteidzās tālumā. Šeit ir fantastiska metafora. Man tā likās. Tagad ir jāsaka manas personīgās domas. Jā. Īstenībā mēs lēnā garā tuvojamies, lai cik jocīgi neizklausītos, jau pēdējā ceturtdaļa. Tā, jā, bez komentāriem, tā noskaņai vienkārši. Dzērves, tā ir atsevišķa tēma. Protams, Japāņu kultūrā simbols cerībai, ilgām un daudz kam citam. Klasiķis, jā, Basjo, Matsuo, Bašo var teikt atkal kā atainot, vai mēs savā laikā Japāņu šos te un ķīniešu vārdus caur, respektīvi Krievu tulkojumiem tos attēlojām, vai mēs tos attēlojam. Faktiski tas ir pasjo mīkstais es, kas nav latviešu literārā valoda, bet ir latgaliski. Sjau, sirds un tā tālāk. Tāpēc brīžiem ir bašo, brīžiem ir basjo. Es skaļi sasitu plaukstas, un tur, kur atskanēja atbalsts, kļūst bālāks vasaras mēnesis. Fantastiski. Manas personiskās domas. Jā, Tsukijoka, Taiso, Yoshitoshi iekavās tātad tie īstie vārdi vai tieši otrādi pseidonīmi. Arī viena šīta gravīru grafikas sērija. Lūk, šeit nevis 69, bet 100 mēnesis veidi. Es caurskatīju lielāko daļu. Ne visur tur var redzēt mēnesi, bet jebkurā gadījumā tādu skati arī no tādas vēstures Ķīnas, nedrīkst tā teikt ķīniski japāniskās, jā, bet Japāņu vēstures, šeit es tā ar dabas skatu nosacītu. Jā, mēs tur neko neredzam, protams, par lapsu, šakālas kojots, taču nē. Un Musaši līdzenums, atliek tikai piekrist, atliek tikai pievienoties māksliniekam, ka tas ir Musaši līdzenums. Jā, jūs varat pameklēt, kur šeit viņš ir noslēpts, tas ir noslēpies. Jā, tuvojamies tiešām pēdējai sestdaļai, un mēnesis tātad nosaukums mārketinga kultūrā. Tātad Luna. Kā mēs zinām, tas ir kopējais svešvārds, nevis austrumu, jā, bet ne Selēna, nezinu, kāpēc ne Selēna, bija jaunās literatūras žurnāls attiecīgi, kurš iznāca attiecīgi, it kā nepārāk garu periodu, bet ļoti daudz ko labu ir paveicis arī par jaunajiem autoriem un arī iepazīstinot ar tulkojumiem un ar rakstiem, mākslas nozars. Šeit ir lūk jau jaunā redakcija, respektīvi vizuālā maiņa. Jā, atļāvos nepārtulkot. Jā, tātad mēnesis simbols turpinām nosaukt marketinga kultūrā. Jā, turpinzītenzovās, vai viņi tā var atļauties? Jā, lūk, vai to drīkst? Tātad vaingūt, vīnsaimniecība, ja? Tātad Nāja upe, viena no ielajām, mēs zinām Reinu un Mozeli, bet arī Nāja, šķiet tā ir uz ziemeļiem, ja? Lūk, tātad vīnsaimniecība pie Nājas upes, pārdot sauli un mēnesi. Te laimīgais čalis, jā. Nekā personīga, mēs šeit nereklamējam absolūti, ne? Pārmērīgu lietošanu, ne arī konkrētu marku, vienkārši likās interesanti. Jā, arī šāda tēma, tātad vai mēnesi jūs dzersiet, jā, vai dzerat, jā, šī te, jā, ilgstošā tagadne. Vīna saskaņā ar mēnesi, šeit ir domāts mēnesis fāzes, attiecīgi arī šādi raksti ir. Jā. Nūda, kailais mēnesis, jā. Luna gribas par sievieti, protams, galotne šeit, jā. Atkal nekā personīga, maksimāli. Jā.
Nu, tā kā man ir draugi Vācijā, kuri audzē vīnu, tad es šeit viņus nereklamēju, jo viņiem nav šīs tēmas, ja? Bet ir, tā kā tas likās interesanti. Jā, jā. Jā, mēnesis aptieka, atkal nekā personīga attiecībā uz šīm te piedevām, teiksim tā, pārtikas. Bet, šī tēma tiek apspēlēta. Jā, vilks kaucošs mēnesis gaismā, arī tāda simboliska. Pilnmēnesis, varbūt vilkatis, cerēsim, ka ne. Jā, populārās kultūras, arī tāda, var teikt, surrealistiska grafikas darbs. Jā, fantasy, brīvā, teiksim, piekļuvē, pat nebija, man liekas, autoru. Jā, mums ir arī šādas tēmas, protams, vai ne? Šeit mums ir pārdomas, un šeit mums ir aicinājums bez šaubām. Jā, man likās interesants šis te. Līdz tam man nebija ar viņu īpaši saskari. Distanti, es domāju, informāciju par viņu. Jā, mēnesis spēles, franču fotogrāfs. Neatrod latviski Lohāns Lavendērs, varbūt uzskatīsim, ka tā varētu nosaukt. Jā, viņu. Un viņš šādā veidā. Jā, tas ir, kā mēs redzam, stingrs, bet stingrs metāla izliekts stienītis, kas veido asociācijas, ka tas ir gaisa balons. Tā kā ļoti tāda interesanta viņam rotaļa. Ir vesela sērija izveidota. It kā lasa mēnesis gaismā un te attiecīgi ķēra. Veiksmīgi tuvojamies beigām. Lūk, tāda smogaina pilsētas ainava ar lielu mēnesi. Jā, jūs kā astronomi zināsiet, kad ir liels. Noteikti labāk, kad mēnesis ir liels, kad ir mazs. Jā, un attiecīgi viss. Jā. Paldies par uzmanību. Mārtiņ, es stop sharing, jā? Tagad saku. Jā, stop sharing, jā, un tad var pārslēgties atpakaļ uz prezentāciju. Jā, ir vismaz viens jautājums, viens komentārs. Es pārslēdzos uz Google Meetu, jā? Jā. Tūlīt. Tā beigas, jā. Paldies, jā. Labi. Tā ir viens jautājums no Mārtiņa mamja. Varbūt Mārtiņš grib uzdot dzīvajā balsī. Jā, droši. Jā, lūdzu. Jā, mans jautājums bija, kā Japānas kultūrā simbolizē mēnesi? Jā, kā Japāņi viņu izskaidro mēnesi būtību, iedzienu? Vai jūs esat tā papētījis? To es gaidīju, tas mans nākošais solis, vai ne? Jo, tas ir tikai sākums. Es minēju tur tos simbolu, ja? Protams, es varu meditēt ar latviešu skatu, kā mēs varam, teiksim, sakuru, bet, respektīvi, mums tas ir tā nosacīti, ja? Tāpēc viņiem tā simbolu sistēma ir stipri savādāka, tāpēc šeit es varu tā aplinkus tikai pateikt, ka bez tā, ko es minēju par šo te arī, teiksim, uzticības vai neusticības zīme viņiem, tā kā viņi arī ilgu laiku to mēnesi kalendāru nosacīti, arī ir lietojuši, arī viņiem tas ir tāds arī mistisks daļēji objekts un arī zināms tāds pielūgsmes objekts, jo galu galā mēnesi iespaido arī ne tikai mūsu platuma grādu dzīvi, bet arī viņu. Es pašlaik izgrozos no atbildes, kā jūs jūtat. Jā, bet visu kārībā pieņemu. Paldies. Jā, lekciju, interesanti bija. Paldies jums liels. Jā, jebkurā gadījumā, Mārtiņ, jūs atsūtiet, es atvainojos, jā? Arī Mārtiņš taču, jā? Mārtiņ, jūs atsūtiet Mārtiņam to jautājumu, man pašam tas ir interesanti, jā?
un papētīt, noformulējiet, varat arī nedaudz plašāk. Jā. Es Kazuši uzprasīšu arī galu galā. Man ir zvans draugam, jā. WhatsApp zvans, protams. Jā. Paldies. Labi. Tad ir komentārs no Arta. Es nezinu, vai Arts arī vēlējās ko vaicāt. Ir komentārs šāds: konkrēti man dzeja interesē vairāk nekā baznīcas cilvēku dedzināšana. Jā, jebkura nozara mēs zinām. Jā, tātad mēs kas attiec uz Galileju, tad viņu nesadedzināja, kā mēs zinām. Jā, un, protams, šis rakurs, tiemžēl, visā mūsu pretrunīgajā vēsturē. Bet to, ka jūs interesē dzēja, tas ir fantastiski. Bet, jā, tā ir atsevišķa tēma. Bet katoļu baznīca daudz ko ir arī pārvērtējusi, un tāds ir mūsu laiks. Diemžēl to darīja ne tikai baznīca, bet mums ir 30 gadu karš un daudz kas cits, kur zāģēja cilvēks pušu simplicissimus attēlos. Es tā atkal izvairos no tēmas, bet paldies par jautājumu. Roku ir pacēlis Dainis, lūdzu. Jā, paldies par ļoti bagātīgi tā ilustrētu prezentāciju. Var pieminēt kādu kuriozu, ka var izmantot gleznas arī astronomijas prezentācijas popularizēšanā, un proti gadījums, kur ir mākslinieks ir pārcenties un kur ir kaut kas nepareizs. Piemēram, bija viena glezna Mēnesis un Saules meksikāņi, es neatceros tagad vārdi, varbūt nebija tieši tā kā glezna tikai, bet kur Mēnesis sirpes ir apgaismos it kā nepareizas puses. Un uzdevums tam studentiem vai publikai, ka parādot, kā lai es jautāju, kas ir nepareizi, kā lai saka, Sauli vienā pusē un Mēnesis sirpes neatbilstoši. Bet, jā, Mēnesis ir daudz tā saistījis. Jā, paldies par komentāru, jā. Jā, tas varētu būt tāds olimpiādas uzdevums, arī kaut ko vēl tā ar kaut kādu āķīti vēl klāt papildus. Jā, paldies, ka rodas idejas, jā, tālākai tēmas attīstībai. Jā, varbūt ir vēl kādi jautājumi? Tā, labi, tad kamēr Ivars stāstīja savu stāstu, tikmēr bija aptauja norisinājās, un tūlīt es uzlikšu aptaujas tādus tā kā rezultātus. No visiem klātesošiem piedalījās, tā varētu teikt, puse, 12 dalībnieki, bet paskatīsimies. Te bija tādi daži pavisam vienkārši jautājumi. Un tad pirmais jautājums bija tāds, vai esi saskatījis kādas cilvēku uzvedības izmaiņas atkarībā no Mēnesa fāzes. Tad mēs redzam, ka tieši puse nav saskatījuši, nedaudz. Sanāk, ir trešā daļa, un tādu, kur ir saskatījuši cilvēku uzvedības izmaiņas, ir mazākums. Ja? Tad šajā dalībnieku sabiedrībā sanāk, ka tā Mēnesa fāžu varbūt tam uzskatām, ka ir pilnmēnesis un cilvēki jocīgi uzvedās. Šeit tāda piekristē pārāk daudz nebūs. Tā, jā, te ir uzreiz arī roka pacelta, lūdzu, Ivar. Jā, es gribēju nocitēt vienu citējumu no latviešu tautas citējumiem, kur es domāju, nezinu, kāds iebildīs. Ja jauni vīrieši un sievietes kopīgi skatās uz pilnu mēnesi, tad viņi drīz aprecēsies. Jā, jauki, paldies. Es jau tur biju arī to vienu bildīt neformālo, kur tas čalis aicina dāmu. Tur jau, kā saka, bez precēšanās kaut kas notiks. Tā kā, jā, jauki. Jā, vēlreiz Ivars pacēla roku. Nē, es nesapratu, ka viņi neizbeidās automātiski. Labi, jā. Tā, un tad nākamais jautājums bija tāds, ka pēdējos gados, laika pa laikam, tā vairāk tā kā sociālos tīklos un ziņu portālos parādās tādi termini, kā zilais mēnesis, zilais supermēnesis, asiņainais mēnesis un vēl dažādi salikteņi, kas vairumā gadījumā ir aizguvumi no citām valodām. Un tad te bija jautājums, kā tu vērtē šādus
Tā, tad mēs redzam, ka vienādās daļās ir tādi, kuri vērtē negatīvi un neitrāli, un tad tāds pa bišķiņam ir tādu, kuri vērtē pozitīvi vai nav dzirdējuši un nav viedokļi. Jā. Un tad tā kā mēs varam redzēt, ka vismaz mēs šeit biedrībā neesam pārāk lielā sajūsmā par šādiem terminiem, jo viņi tā ir no kaut kurienes uzradušies, un tad tur ir tas vairāk tāds, bet kā tāds kultūras fenomens, acīm redzot, viņam tiesības eksistēt, jā, vienkārši viņam nav tāda astronomiskā pamatojuma. Tā zilais supermēnesis laikam skaitījās, ja 2 reizes mēnesi, vienā kalendārā mēnesī ir pilnmēnesis, bet es tikai vēl domāju, vai tur nebija kaut kāda tas efekts klāt, ka viņam bija jābūt vēl arī leņķiski lielākam vai kā, to es varu nokļūdīties. Un asiņainais mēnesis, tas ir mēnesis aptumsums, pilnais mēnesis aptumsums. Jā, lūdzu, Ivar. Jā, es tagad precīzi neatceros, bet zilais supermēnesis un supermēnesis viņš ja nebaldos, bija atkarīgs no mēnesis redzamā lieluma, un tas bija atkarīgs no mēnesis attāluma līdz zemē. Jā, un tas ir leņķiskais diametrs. Jā. Un tāpēc arī tas ir supermēnesis, un zilais bija, laikam viņš bija vēl drusku lielāks. Tur bija dažādi varianti. Es tagad precīzi neatceros. Tur bija kaut kas arī saistībā ar to, ka vienā kalendārā mēnesī 2 reizes pilnmēnesis. Laikam tas tieši tā. Jā, tā otrā reize ir, ka tas ir zilais mēnesis. Jā, tā kā tā. Labi, un šeit bija nākamais bija brīvas formas jautājums, kur varējāt ierakstīt to, ko jūs esat varbūt dzirdējuši un jums atmiņā ir palicis, ar ko asociējas pilnmēnesis. Uz pilnmēnesis redzamie tie raibumi. Mēs zinām, ka tur ir kalni un jūras, bet ir dažādas gan teikas, gan kāds ir neformāli kaut ko iedomājies, pastāstīs. Tad apskatāmies kādas versijas. Vecīši skalda malku, kaut kāds karavīrs, neatceros, tad sieva ar nēšiem, uz mēnesi virsmas ir zaķis, neatceros, nezinu, cilvēka ģīmis, meitene. Jā, tādas versijas. Jā, mūsu pusē tiešām bija tas sieva ar mēnesi, ar nēšiem, un neviens nevar izskaidrot, kāpēc tieši sieva un kāpēc ar nēšiem, vai ne? Varbūt, ka ir arī folklorā tuvāk tas izskaidrojums. Jā, ir tā sievi gājusi pēc ūdens nakts laikā, ieraudzījusi mēnesi un sākus mēdīties, vai arī rādījusi pliku pakaļ, un tad mēnesis viņu uzrāva tur, protams, augšā. Līdzīgi, ko es teicu visiem nēšiem. Par necienīgi izturēšanu. Jā, tas bija visiem nēšiem, jā, un tāpēc ir sieva nēšiem, jā. Tad tas tajā koncepcijā par sliktu uzvedību, bet... Jā. Skaidrs, es tikai brīnos pa vienu lietu. Kāpēc tas ticējums ir turpinājis dzīvot, jo es domāju, ka būs pietiekami daudz tomēr uz mēnesi mēdījušies, varbūt arī nerādījuši, tik šausmīgi, jā. Bet, tomēr, neuzrāva taču. Kāpēc pa paudžu laikā tas nav? Jeb arī tas ir ļoti labi izlietos, lai bērns baidītu un viņi pieklājīgi uzvestos. Bet tas ir interesanti, kā vispār folklora veidojās tīri ap dažādiem astronomiskiem objektiem un arī varbūt dažādās vietās, vai Latvijā, vai arī no dažādām valstīm saplūst, vai ir kaut kāda jauna folklora veidojas. Un tad vēl pēdējais jautājums bija tāds vienkārši tīri statistikai, kā aptauja bija anonīma, tad vismaz jautājums bija tāds, vai tie, kas piedalās aptaujā, ir biedri vai varbūt viesi, kuri piedalās šajā zvanā. Tad lielākā daļa bija astronomijas biedrības biedri. Tad vēl pie viena ir tāds. Jā, lūdzu. Jā, interesi pēc turpmāk arī iet šādas aptaujas. Protams, viņas atnāk uz konkrētiem Gmailiem un uz konkrētām adresēm. Nekādas adreses netiek savāktas. Šeit netiek vāktas adreses. Tā ir brīvi pieejama aptauja. Tur sākumā ir tāds brīdinājums par to, ka var tikt saglabāta adrese, bet tas nav aktivizēts. Jā. Tā kā šī lieta netiek fiksēta. Tā,
Tā, liels paldies. Ivaram, varbūt kādam vēl radās vēlme kaut ko komentēt vai papildus kādu jautājumu uzdot. Jā, paldies par ļoti skaisto un interesanto lekciju. Man viens komentārs, varbūt es palaidu garām, bet laikam, kā pirmais slaids noteikti šai tēmai mums vienmēr prasītos circenīšu Ziemassvētki, vai ne? Jā. Nu, jā. Es atceros to padomu laiku grāmatu, kur bija arī skaistās ilustrācijas, nu, un par visu pārējo saturu tur jau dzējā viss ir pateikts. Paldies par piebildi un papildinājumu. Jā, Pludonis izdevās arī dārziņš un pārējais un aspazija, bet circenītis arī vajadzīgs, tas tiesa. Jā, liels paldies, Ivar. Paldies jums un pārējiem. Paldies Mārtiņam, protams, par iedvesmu un pārējiem, kuri ziedoja laiku un piedalījās. Paldies liels jums. Tā.